Šodien izstāstīšu pasaku par kādu niķīgu, nešpetnu princesi. Īru tautas pasaka. Klausieties! Reiz dzīvoja visai cienījams ķēniņš, un viņam bija meita. Tālu izdaudzināta skaistule, bet lepna un iecirtīga kā pats nelabais. Princese atraidīja visus ķēniņus un prinčus, kas lūdza viņas roku, jo neviens nebija viņai paprātam. Tēvs, to ilgāk vairs nespēdams izturēt, nolēma vēl pēdējo reizi saaicināt pilī ķēniņus, prinčus, grāfus un hercogus, pazīstamus un arī nepazīstamus, lai princese beidzot izraudzītos savu vīru. Visi bija klāt kā likts, un otrā rītā, tūdaļ pēc brokastīm, pils pagalmā nostājās rindā, lai princese, iedama viņiem garām, varētu izraudzīties sev īsto. Viens bija tukls, un tam viņa sacīja: "Šādu alus vāti man nevajag." Otrs bija tievs un garš, un viņa novīpsnāja: "Kur es likšu šādu šķeistu?" Bālajam viņa teica: "Bālģīmji nav manā gaumē." Bet sārtvaidzim paziņoja: "Šādu gaļaseksti es negribu." Pie pēdējā precinieka princese saminstinājās, jo tas bija gaužām glīts, tāds iznesīgs jauneklis. Viņa centās saskatīt viņā kādu trūkumu, bet nekā zīmīga nevarēja ieraudzīt, vienīgi rudu bārdu, kas puslokā ieskāva zodu. Šis jauneklis viņai gluži labi patika, bet viņa centās to neizrādīt un nicīgi novilka: "Šāds rudbārdis man bijis nebijis." Tā nu visi precinieki aizbrauca, bet ķēniņš pārmēru apskaities. Apskaities tas nozīmē sadusmojies, viņš bija ļoti dusmīgs. Un sacīja: "Tev par sodu, tu gražu vācele, es atdošu tevi pirmajam ubagam vai klaiņojošam dziedonim, kas te iegriezīsies." Un tā arī notika. Otrā rītā pils priekšā uzrādās puisis, vienās skrandās, gariem plušķainiem matiem un pinkainu rudu bārdu pār visu seju, un sāka dziedāt zem viesistabas logiem. Kad dziesma bija galā, dziedonis tika aicināts viesistabā, un tūdaļ ieradās garīdznieks, un princesi salauzāja ar bārdaini. Princese kliedza un brēca kā negudra, taču tēvs nelikās nezinis par to. "Te būs 5 ginejas, viņš teica jaunajam vīram, tā ir tāda naudiņa. "Ņem savu sievu un taisaties kā tiekat, lai manas acis jūs abus vairs neredzētu." Un jaunais vīrs aizveda bēdu sagrausto princesi, un viņas vienīgais mierinājums bija vīra laipnā balss un cildenā izturēšanās. "Kam pieder šis mežs?" princese jautāja, kad viņu ceļš veda caur mežu. "Ķēniņam, ko tu vakar nosauci par rudbārdi." Tieši tāda pati bija viņa atbilde par pļavām, par laukiem un par kādu skaistu pilsētu. "Kāda es biju muļķe," princese klusībā zūdījās. "Šis rudbārdis taču bija tīri glīts, un es būtu varējusi iziet pie viņa par sievu." Pēdīgi viņa nonāca pie nabadzīgās būdiņas. "Kā lab tu atvedi mani uz šeieni?" nabaga princese vaicāja.
šī ir mana māja, un turpmāk būs arī tavējā. Tā viņai teica vīrs. Princese sāka raudāt, tomēr gāja iekšā, jo bija ļoti nogurusi un izsalkusi. Bet tavu bēdu būdiņā nebija ne klāta galda, ne uguns pavardā, un viņai vajadzēja palīdzēt vīram iekurt uguni, izvārīt pusdienas un vēl noklāt galdu. Otrā dienā vīrs lika viņai apvilkties prastās drēbēs un apsiet vienkāršu lakatu. Kad princese bija visu piekopusi un apdarījusi mājas soli, viņš pārnesa no meža vītolu klūdziņas, nomizoja tās un ierādīja viņai, kā pīt grozus. Bet cietās klūdziņas savainoja princeses smalkos pirkstiņus, un viņa sāka raudāt. Tad vīrs lūdza, lai viņa tam salāpot drēbes. Bet adata sadūra princesei pirkstu, un viņa atkal raudāja. Vīrs nespēja noskatīties viņas asarās, un tādēļ atnesa grozu ar māla traukiem un sūtīja viņu uz tirgu tos pārdot. Tas princesei bija vissmagākais pārbaudījums, bet skumjas, kas jutās princeses vaigā, vērta viņu tik daļu un piemīlīgu, ka diena vēl nebija pusē, kad visas bļodas, krūzes un šķīvji bija pārdoti. Un vienīgais, kas norādīja uz viņas agrāko lepnumu, bija pļauka, kuru viņa iecirta kādam dižīgam puisietim par to, ka tas uzaicināja viņu kopīgi iedzert vienu mēriņu. Vīrs bija ar princesi ļoti apmierināts, un otrā dienā sūtīja viņu atkal uz tirgu. Bet, ak vai, viņa pavisam vairs neveicās. Kāds ierēbis jātnieks uzskrēja virsū princeses grozam, un zirgs sabradāja viņas traukus, tā ka pāri palika vienīgi suķes. Mājās viņa pārnāca raudādama, un vīrs vairs netuvu nebija apmierināts. Kā redzams, šim darbam tu nederi, viņš teica. Iesim, es tevi iekārtošu pilī par trauku mazgātāju. Virēja man ir labi pazīstama. Tā nabaga princese atkal bija spiesta pārvarēt savu lepnumu. Viņa strādāja, elpu neatņemdama, un sulainis nekaunīgi knakstījās ap viņu, reiz pat lūkodams noskūpstīt, bet tad viņa sāka pilnā balsī kliegt, un virēja sulainim tā sadeva ar slotu, ka šis otrreiz vairs nemēģināja. Katru vakaru princese atgriezās mājās, kabatā nesdama vīram nesdogā ievīstītas ēdienu atliekas. Kad viņa kādu nedēļu bija nostrādājusi virtuvē, pilī sākās milzīga rosība. Ķēniņš rīkojās uz kāzām, bet neviens nezināja, kas ir līgava. Un lūk, kādu vakaru virēja atkal ņem un piebāž princesei kabatas ar augstu gaļu pudiņiem un saka: Pirms aizej, nāc iemetīsim acis pils zālē, kur notiek dižā gatavošanās kāzām. Un līdz ko viņas piezogas pie zāles durvīm, lai paslepus palūkotos pa spraudziņu, tās atveras un ārā iznāk pats ķēniņš. Tik skaists, ka ne acu novērst, un tas nav neviens kā Rudbārdis. Tavai daļavai, tavai palīdzei, nāksies samaksāt par savu ziņkārību un nodejot ar mani džigu, viņš saka virējai. Un nevaicādams, vai princese to vēlās vai nē, ķēniņš paņem viņu aiz rokas un ieved pils zālē. Ieskanas violes
un viņš sāk griezt princesi dejā, bet abi vēl lāgā nav uzņēmuši dejas soli, kad viņai no kabatām sāk birt ārā gaļas gabali, pudiņa pikuči. Visi smejas kā kutināti, bet princese gauži raudādama metas uz durvīm. Taču ķēniņš viņu tūdaļ pat panāk un ieved nelielā viesistabā. Mīļā, vai tu mani nepazīsti? Viņš jautā. Es esmu ķēniņš Rudbārdis, tavs vīrs un klaiņojošais dziedonis un iedzērušais jātnieks. Tavs tēvs labi zināja, kam tevi atdot, un tikai gribēja salauzt tavu augstprātību. Ak, vai princese vairs nezināja, kur dēties aiz bailēm, aiz kauna un arī aiz prieka. Taču virsroku guva mīlestība, un viņa piespieda galvu vīram pie krūtīm un raudāja kā bērns. Galma dāmas aizveda princesi un ieterpa viskrāšņākajās goda drānās, kādas jebkad tikušas darinātas. Pilī ieradās arī viņas vecākie, un kamēr visi dega ziņkārē uzzināt, kur palicis ķēniņš ar daļo meču, viņš ar grezni tērpto ķēninieni, kurā neviens nepazina pirmtējo trauku mazgātāju, ienāca zālē, un tad sākās tāda dzīrošana un līksmošana, kādu neviens no mums laikam gan nebūs piedzīvojis, un nekad mums nebūs lemts to pieredzēt.